Viņš GoProškā atkal izslēdzās, un jā, mēs bijām tik tālu nonākuši, kā mēs izņēmām laukā sensoru. Viņš bija ļoti ciet. Es pat vai nevaru parādīt, jo izslēdzās kamera. GoPro, you are motherfuckers, really. Motherfuckers, I cannot film outside, man. What the hell is this? Huh? Really, in the sun, plus 30, done, really. Maximum 5-10 minutes, it's done. What the hell is this GoPro? Really, put the ventilator here. Karoči. Jā, mēs iztīrījām viņu. Un cik jau nu varējām ar slapju salveti, salsekulojām un pasūkājām salveti, ielikām iekšā. Bet es redzu, ka vēl iekšā vēl ir, tā kā mēs mēģināsim pa netīro aiziet uz turieni, uz lovītēm, uz degvielas staciju, vienkārši iepūst iekšā, nemaksāt par to visu brīnumu. Vienkārši iepūst iekšā, paņemt salvetes līdzi, iepūst iekšā, izkratīt, ir jau bišķi iepūst. Un tad arī viņš būs pa lielam tīrs. Un, man liekas, labāk ar to VD40 un to visu darīt ar pasākumu, jo reāli viņš sausina, tas arī ir vajadzīgs. Savādāk mēs padīsim mitru un tur atkal ieies iekšā, un tur ļoti ātri viņš cietā iztaisīsies. Tā kā nekādu lubrikantu, kas ir tā kā klīneris ar lubrikantu, labāk neizmantot šādā situācijā. Es tā domāju. Jā, shoutouts Millenniumam tiešām ar bare hands and knuckles we gonna do this shit. Nu ko, dabējām mēs nopirkt šo brīnumu. Tāpēc, ka maksāja tikai $6. Ja tur taisīs lieku kasčedaļu tā. Galīgi negribējās. Skoč, tur ir labi bumperi. Viss kārtībā. Ir pa koļēgā. Nav no manas kompānijas, bet tomēr same trucks. Un, jā, tagad iztīrīsim šo mēslu un pamēģināsim uzlikt. GoProška kārtējo reizi mani pievīla. Tāpēc, bet mēs jau uzlikām sensoru virsū, mēs viņu smuki iztīrījām. Un tagad mēs jau viņu uzlikām virsū, uzprautām štekeri. Atlika uzmaukt šito te sūdiņu. Un mēs esam ready to go. Tikai vai tas atrisinās problēmu? Man tā nešķiet. Tam gan būs grūti. Rokas dēk. Ātrāk ieskrūvējies. Yes. Pa lielam esam uzlikuši to sūdu. Var jau tā teikt. Aizskrūvēsim šito ciet. Aizskrūvēts. Tad mums vajag šito dabūt ciet. Maksimums ar rokām, ko varam. Tikai pizdzēt, cik karsts tur ir. Tas arī ir viss, ko ar rokām var. Un tad iet next atslēdziņa.
muskuļu ļoti daudz. Ak, Dievs. Kā redzēt, mēs esam uzkrūvējuši viņu atpakaļ. Tikai jēga, es nezinu, kāda no viņa. Reāli tur kaut kāda šķirba reāli, kaut kāda 5-6 mm. Ford, explain me this. Jā, pamēģināsim piestartēt viņu. Man liekas, ka tas neko neatrisinās. Jo, problēma kaut kā citur. Bet, tā kā man lika to izdarīt, tas izdarīju, viņš bija reāli aizdarsies. Un, jā, pielaidīsim, skatīsimies, vai tas darbojas, vai ne. Tagad sakārtosim šito padarību. Blīn, es pavisam aizmirsu šādās situācijās īstenībā paņemt kameru un ierakstīt, bet mēs tikko bijām vienā šopā. Lika man braukt uz tālāko pilsētu, karoči, jo reiz tur par... Un izrādās tur tāpēc, ka tur par velti, karoči, kaut ko dod. Viņš gribēja, lai es braucu apmēram stundu ar kaut ko, 25 mailes stundā. Pa šoseju velkos, karoči. Lai nākamajā pilsētā pārbaudītu pa velti. Es tāds rekur ir autoparts, man tepatās 5 minūšu attālumā. Un es te varēšu braukt 25, 35 un tad nevienam nekas netraucēs. Jā, iedomā pārbaudīt, vai tur ķipa var ko tādu izdarīt. Un tad viņš uzraksta. Jā, tad viņa var iedot par velti noskanēt. Es domāju, bļā, tu pīdērās jebanīs. Tu, bļā, čorts. Viņš reāli gribēja, lai es, karoči, lai es čakrājos pa šosejas malu. Karoči, tas nav, bet mēs tikām, karoči, mēs to izdarījām ar manu gudrību, mēs to izdarījām, tikām galā. Un es jums varu parādīt, kāda ir kodi, es viņu safučēju. Šito mēs dzēšam laukā. Ir avot manufacturer control, fuel rail, system to low, turbocharger, boost system performance, manufacturer control, fuel rail, tas pats turbocharger, international control module, torque performance, manufacturer control, fuel rail system pressure to low, fuel pressure regulator control circuit low. Nezinu, ko tas nozīmē, bet es zinu, ka tas ir saistīts ar degvielu, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā. Te kas notiek ar šito? Engine air filter system fault. Es nesaprotu pilnīgi iekas. Es laikam pastīšos biļetes ceļā uz Nīderlandi. Tas būs lētāk un ātrāk izdarāms. Kurš tagad man... Cilvēks, kurš palīdz breakdownam, pilnīgākais lubriks, bļaļ. Pilnīgākais cirvis, nahuj. Stulbais idiots. Tas manas emocijas nav domāts uz jums, bet, tie cilvēks ir cirvis, viņam ir jāpasaka skaļi. Tu esi dalbajobas, bļaļ. Es viņam pateicu to, kad... Viņš man pateica, tur ir degvielā sistēmā, tur ir vietiņa, kur izlaist ūdentiņu. Es viņam saku, es to izdarīju 2 nedēļas apakaļ. Es to izdarīju vakar. Vakar es pārbaudīju, tur nav nekāda ūdeņa, nekā. Viņš tā kā atdala ūdeni no kondensātu no degvielas. Un es viņam uzrakstēju, to vakar izdarīju, un es tur neredzēju nekādu ūdeni. Vienkārši tupa degviela. Vienkārši tīrs dīzelis. Saka, izdari to un atsūta man bildi. Es domāju, es viņam uzrakstīju, tu tā kā izlasīji, ko es tev rakstīju iepriekš. Jā, bet tāpat izdarīju. Bet mēs to izdarīsim. Ja jau viņš to grib. Man ir mana kafijas krūzīte. Smaržo vēl projām pēc tīra dīzeļa. Karoči, izslēgsim motoru. Izslēgsim motoru, nogulsimies uz grīdas. Mēs tagad esam šādā skaistā vietā. Vismaz te padirst varēs aizies normāli, reāli. Te beļaļ mešķira. Papīrs man ir viss kārtībā. Tikai uz beļaļ uz tādas grīdas negribās būt. Es būšu viss netīrs, kaut gan es jau arī esmu. Labi, mēs pirms malagu, ko mēs parasti liekam uz stikla.
Tūlīt mēs ar jums kopā izdarīsim to brīnumu, ko sauc par water draināšu. Tas ir pret stūpenis, bļa. Kā tu vari būt tāds cirvis, bļa? Jā, ir cirvi un ir dalbujobi. Un ir vienkārši nekompetenti cilvēki, kas neies darīt savu darbu, bļa. Tā, mēs jau pat zinām, kur viņš ir. Šitā. Šādi tas viss arī notiek. It līst laukā. Izstāsta godīgi pēc ūdeņa. Bet es varu arī maldīties. Čurā, 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 strauji, strauji upe tecēja, karbrālīši karotīti. Vajag daudz. Ieridis. Complete dīzelis. Vienkārši stulbs dīzelis. Vienkārši dizeļā. Vesi laukā, ja godīgi tādu hūļu nod. Es jau vakar to pārbaudīju. Ja tas būtu ūdens, tad būtu tā, ka viņš atšķirtos. Ja ne pusīte būtu ūdens, jo dīzelis tomēr nesaplūst ar ūdeni. Nofočēsim, ņem manu čuru, bļa. Kroči, ko viņš atsūtīs uz to, es nezinu. Baigi interesanti paliek. Apmēram šādi izskatās kalnā braucot. Spidometrs reāli krītas leju visu laiku. Vajag vēl tāds kalns. Vajag vēl tāds diezgan. Es tagad lejā jau braucam. Bet nu no 65 55 nokrita. Tas bija jau maziņš kalniņš. Tā kā man paveicās, ka es vēl izbraucu no tur, kur es biju. Man līdz tam benzīna, tā kā Marīna vajadzēja maz piedzīvot. Bet nu stāsts tāds, ka jā, nu viss zūd, jauda zūd. Check engines vēl projām deg. Es aizbūs ieslēgt šitā. Check engines vēl projām zūd. To haula aizbūsām ieslēgt. Nu tā kaut kā tas notiek. Tā atkal kalns. 75. Ko zolīt, tā kā tā kļūda nodzēšana īstenībā līdzēja. Tas nav 25 mails jūtā. Bet visi traki mani apdzen. Šitās tik stulbi. Neko, brauksim uz veikalu, kur pārdot filtrus, vispārējo vajadzīgo. Tad jau mēs palielam turēsim uz lietas kursā, kas, kā, kur, kā, cik tur notiek. Bet es pateicu to, ka es neremontēšu vairs neko. Viss. Mana remontēšanās beidzās, man neviens par to nemaksā. Tā kā tur viss atlaides ir beigušos. Ne, tev neviens nelika ko taisīt. Jā, es jau nepateiktu, man liktu visu taisīt, visu, ko vien var iedot. Tā kā paliela mums palika cik? 19 minūtes. No 30 mailēm pusē var nobraukt. Tā kā redzēsim, kā tur būs. Jā, kur mani dzen nost. Mani dzen nost. Nē. Es arī neesmu ātrs. What the hell? Nu, neko darīt.
Šeit tev tantiņa latiņš, moš tev gar kādreiz paveiksies. Kādu reizīti man arī varbūt būs veiksmē. Koči beigās izrādījās, viņi negrib mainīt filtrus un tā tālāk. Ja tāpēc, ka daudz pazīmes liecināja par to, ka ir beigts tas mapu sensors. Un kur viņš ir jauns. Jauns mapu sensors. Ļoti tīrs. Iekšā pat var redzēt. Es zinu, vai jūs redzat. Tur ir tā kā viss spīd un laistās. Un tagad saprotu, ko es tur berzēju ar to salveti. Bet tur reāli viņš bija aizdirsies. Tāds lietas jau parasti neviens netīra. Viņi gribēja redz. Kaut cik es varēju pabraukt īstenībā. Viņš bija nedaudz iztīrītāks. Bet tā, ka konkrēti var pabraukt tā točna nav. Bet nomainīsim šo un tad skatīsimies. Kā ies mums tālāk visi ceļa gaitā un vai varēsim turpināt ceļu vai nē. Būs jāizbrauc līdz nākamajam trakstopam. Tad jau redzēs, ceru, ka viss būs baigi labi, jo man jau ir apnicis šitais. Reāli. Šodien tāpat skatīšos biļeti māju ceļam. Un, jā, tā kaut kā notiek traka ir dzīve. Ir baigi traka. Nav viegli. Nav vispār viegli. Vispār gribu ēst. Pirmais mēs, liekas, atļausim atzist motoram, jo motoru pārsits kur vaļā. Atļausim atzist motoram un aiziesim uzēst. Tā ir laba ideja. Tā ir perfekta ideja. Tā ir vislabākā ideja, kas man šodien ienākusi prātā. Tā kā, let's go eat. Šitais gan ir liels trakstops. Šitais tā kā es būtu veikalā. Ko tu var vispār nopirkt? Lūk, turīši, vēl kaut ko. Visu, ko tev vajag, čērītis, kaut ko cimdiņas. Salīdzinājām to, ka pa $7 te ir. Un trakstopos pārsvarā pa 20. Tādi parastākie kaut kā. Tā kā diezgan lēti. Nav lēti tā kā pirktu. Nav lēti tā kā pirktu parastajā kaut kādā Walmartā, bet tomēr. Kroči, es iešu pastīties, ko var ieķert pēst. Man visvairāk patīk cenas šeit. Ūdens maksā 2,69, un kaut kā dzeramais, kas ir lielāks tilpums, un tur ir vairāk ūdens, maksā 2,89. Kur fucking loģika. Bet mēs paņemsim vistiņu. Ņēmi tā vistiņa izstās rītīgi labi. Rītīgi čotu, kā es jums saku. $10 varbūt viņi nemaksā, bet viņa ir rītīgi silta un jāliek pie majonēzi un vienkārši stampēt iekšā. Nezinu, kādu lai dzērienu padzer. Es labprāt paņemtu augsto kafiju, kura būtu lielākā tilpumā, bet viņa maksā $5. Tad mēs ņemsim, laikam, vitaminizētu dzērienu. Viņāšu to sarkano vai zaļo, mēs ņemam ciet. Ja godīgi, cik labi es paēdu, vai tu man jautāsi, vai tas bija tā vērts? Teikšu, jā, baļaģi, bija, Jā, tagad jūtos daudz labāk. Varam mainīt to sensoru citu jaudu. Pilnīgi, kad nomainīsim. Bļēt, visu motoru tūlīt pārlasīsim. Nomainīsim uz jaunu. No šitās Toyotas, vai īstenībā, tas ir F350. Mēs varam no šitā nomainīt uz to. Vismaz ies, točna 100%, kondiška arī ies. Laba ideja. Bet čā, mēs mainam sensoru. Lojam to fikņu jūs nerādīšu, jo kamera atkal uzkarsīs autobusu. Izdarīsim to pašu vēlreiz. Kā man nepatīk darīt divas reizes vienu to pašu lietu, bet lai braukt uz priekšu, mums tas ir jādara. Tāpēc mēs to darīsim. Tā kā es ņemu instrumentu zobos, sensoru zobos. Viss ir chill, trakeris, mehāniķis vienā nomainīja, kroči, to sensoru. Nomainīja sensoru. Bet mums ir viena problēma.
Ziņa problēmas, redzat, tur trumkstien atslēga. Es parādīšu, ka viņi ir. Cik tas nav smieklīgi, ja godīgi. Viņš ir. Es viņam neredzu. Viņš ir tur. Kā es viņu dabūšu no turienes? Kruštīt pacīnīšos, varbūt dabūšu. Kurš es dabūju Vasilī, biļač. Vasilī, es dabūju šito aptino broku lupatu, tā lai mani izpūtājis neapdedzinās, jo īstenībā no sākuma pieskāros un tāda āda izskatās tāda, tā kā raksts būtu no izpūtāja. Bet mēs viņu nomainījām. Mēģināsim startēt, tagad ceru, check engines nebūs vairāk. Nix engines pametīs mūsu valsti un nekad vairs nerādīsies viņā. Un tā kaut kā. Tūlīt būs moment of the truth. Vai mēs kaut ko izdarījām vai ne? Nezinu, to sensoru mēs laukā, ne? Viņam to otru sastāvdaļu, bet es neredzu. Tikai to vienu. Kroče, moment of the truth. Tūlīt redzēs. Tāpat Nix engines ir. Ok, bet mums nerāda vairāk kļūdu. Turbo PSA ir vietā. Kroči, mums nemet vairāk nevienu kļūdu. Tikai check engines vēl projām stāv. Mēs, ka man ir jāpabrauc pišķiņ, tad kaut kā mēs redzēsim. Tā kā palīdām pastīsimies, vai ir svara stacijas, ja nav svara stacijas, mēs vienkārši dodamies tālāk. Un, bļaļ, ar elektrību vēl joprojām sit. Kāpēc tā, puisi? Nesaprotu, kāpēc man sit ar elektrību. Viņš laikam man neciena. Tas traks grib jau atpisies beidzot no manis nelaime. Gribi naudu nopelnīt, bet es gribu dzīvot. Nu, bļaļ, dzīvos tu pēc manis. Dzīvos tu bez manis, pēc manis vienalga kāda starpība. Bet bišķi tev vēl jāpaciešās. Man jums ir labas ziņas. Ļoti labas ziņas. Es varu uzspiest gāzīti braucot kalnā. Tas ir riktīgi super. Es turos 75, pat bišķi vairāk kalnā. Not bad, īstenībā tā bija tā vaina. Bet to es arī lasīju netā, ka jā, kad es izmetu visas pazīmes. Gemini, tā ir labākā lieta. Menti visu lai kaut kā ko cenu. Come on, go. Go, bitch. Kroči, tā ir labākā lieta. Gemini reāli ir labākā lieta. Un vispār AI, tu viņam uzmet, piemēram, šito mapu sensors, gan uzrakstīja, vai tā varbūt vaina to, ka degvielas, uzmetu degvielas, ķipa, šito te, ka turbīna ir maksimums PSA, ka uzmeta to, kad vēl limitātoru. Jā, tā var būt tā problēma. Nu, ot, un beidzot mēs tikām galā ar problēmu. Vēl vienu dienu papisām. Konkrētne. Tagad, laikam, jāmēģina būs visu laiku nobraukt. Vienīgi nepatīk tos, ka ir atvērts viens veidstēšanas, un viņš visu laiku ir atvērts. Un naktī vislabāk viņam braukt cauri. Es vakar gribēju izbraukt viņam cauri un mieru. Bet, jā. Dienas laikā vajadzēs upurēt sevi. Cerams jau, ka viss būs ok. Un varat novēlēt veiksmīgu ceļu trakam trakari. Atkal var būt stulps, nedomāt to neko. Kā tikai izbaudīt skatus, kas ir apkārt. Un, jā, tas tik bija piedzīvojums. Zini, kad tas notiek ar tevi, tad tev ir ļoti liels stress. Ja skaties vienkārši tā, kā mana video, tad tas ir tā, nu.
tādas emocijas nevar piedzīvot, nu, tad, kad tu esi vienkārši kaut kādas 1000 mailes tālu no Čikāgas. Un tur ir jārs, tur viņa varētu sataisīt, varētu visu izdarīt ātri vien. Bet, jā. Bet šeit tev jācīnās pašam. Un jāmeklē case ir pašam, un tikai tev bišķi minimāli palīdz, un tagad tu dod viņiem rītīgas simptomus jau. Tad tos pašus simptomus varētu ielikt Google Gemini, zini, un man pateiktu tieši to pašu. Tā kā jā. Braucam. Mēs pa foršu ceļu. Dzīve tāda. Ne jau mēs, bet dzīve tāda. Man bija šitais te numuru, man iedeva Ralfs, man liekas, vai kas pa čovaku bija. Iedeva man numurā Bembītim. Не машина такая. Не. Короче, ne mašīna, bet dzīve tāda. Jā, ne mašīna, ne mana mašīna, kas man ir galvā. Tāda nav, tikai dzīve tāda ir. Labi, es jau sāku tam muļķības runāt, reāli. Man jau nogurums ir godīgi nāk no šitā visa pārdzīvotā. Un, nu jā, tad jau braucam tālāk. Mums palika dafigā, ko braukt. Prām nu reāli dafigā. Tad jau redzēsim, vai mēs līdz rītam šo izmocīsim vai nē. Tā jau redzēs. Trakais. Pasdiet, cik skaisti! Cik kasti, cits šķiris kasti, cits pasi. Pīpētību stāvi, īsti stāvi ceļā. Jā, man šausmīgi patīk daba, man daba patikt. Un, ja tu vari patikt daba, tad iespied manu laiku, ja? Un nošara to video, jo to patīk daba, klusā daba, viss tik klusi. Un tik skaisti tie akmeņi, ka es vienkārši nevaru vairāk izturēt. Nu, tu paskaties. Kur tu atradīsi Latvijā tādu akmeni? Kopā tādus visus akmenus. Kur tu atradīsi? Ne, kur tu neatradīsi tādu akmeni? Tikai te tādu akmeņi. Okay? Atsieklamēju. Nē, es tev nemietu. Vienkārši atsieklamēju. Tas ir tas pifum-pāps, zēni lido tālu, zēni pārāk. Zēni lido tālu, karoči. Mums vēl tālu ir jālido vesels 12 stundas. Jāpaskatās, kas ar veikstationiem darās. Mums pēc līdz pašam galam varēs aizies tur kāds 3-4 stundas pagulēt un tad nodot mašīnu un aizbraukt uz nākamo vietu un nodot viņas. Redzēs, kā tur būs. Kā ies, kā būs. Tad jau vadīsies pēc tā, kas ir un kā jutīsies. Jā. Nesanāca to divās dienās izdarīt, ot visu vienā dienā varbūt ir jāsteidz, bet to jau redzēsim, vai mēs to gribēsim. Kā būs, tā būs. Kroči, kā jau redziet, ir rīt, bet es iešu kroči pāris stundas pagulēt. Jāuztais deliverijas beidzot, bļač. Iepriekšējā naktī, kad es braucu, man nāca nogurums, jo viss tā remonti un vēl visāda braukāšanās apkārt. Un baigi noguru, bija kaut kāds 1 vai 2 naktī un reāli krači uzliku pimpi pa lielam. Jā, un tad es nevarēju kustēties pa dienu tikai tāpēc, ka tur bija svara stacija, kur kroči pīst dziesmā normāli, tur tikai naktī var braukt cauri. Tāpēc esmu tagad no rīta. Tagad pulkstenis kaut kādi 8, tūlīt būs. Un es nezinu, kaut kādos, mēģināšu vēl stundai jābrauc. Mēģināšu kaut kādos 11, 12 uztaisīt to deliveriju. Es eju pamīst, tieši čučēt. Es jūtos kā sprīdīts. Es esmu mājās. Fucking hell. Kroči, es nopirku arī biļeti uz mājām. Man jau viss zēja bala. Reāli algu man arī neskaitīja 2. nedēļu. Ejiet uz dirsā, karoči. Ejiet. Padirst. Un palielam tāda ir tā tūra vēl, joprojām tos sūdus nevar aizvest. Karoči, bet drīz būs. Nezinu, kā es to dabūšu nost. Bet to konkrēti es, man liekas, nofilmēšu. Kā tā riepa, kur tagad vēl jau vairāk ir izgriezusies ar āru.
Un nezinu, kā es viņu novadīšu lejā. Es ceru, tur, kur mēs Fordu nodosim, tur ir arī forklifts. Nu, viņa šitā te riepas ir taisnā veidā. Nu, viņa ir šitā šādā pozīcijā. Uz atpakaļ arī es nevaru aizbraukt. Kā? Fuju viņu zinu. Kā tik neizlož to riepu pilnībā beigās, bļēt, bez riepas braukt. Kas te mums ir aizķēries? Es domāju, kas man skanēja. Tad es biju uzbraucis kaut gumijas gabala uz ceļa. Uz ceļa biju uzbraucis gumijas gabala. Un tas gumijas gabals smuki iesprūda. Sučka. Kā viņš tā iesprūda? Skaisti vienkārši. Viņš laukā. Tagad tu laidies lejā. Vispārējais vienkārši pilnīgi vienalga. Nav nekādu citu damage. Es dzirdēju kāds 2 reizes pret arku sitās. Un šitais bija tas uz kroča seju ātri pamīst un es eju gulēt. Ar labu nakti.